Tā, šī sapulce ir viens mērķis, pirmais. Tas ir vāksim parakstus un nocitējuši, un paraksti tikai būs, katrs paraksts tikai zem šī iesnieguma adresēts. Nekur citur viņus vairs izmantot nevarēs. Tad šoreiz atzīmēšu, kāpēc bišķi savādāks pieprasījums, jo pagājušo reizi, kad mēs pieprasījām, tas bija vairāk kā 2 gadi atpakaļ, tad vienīgais, uz ko viņi spēja, tas visu laiku atsaukties uz publikācijām. Tikai šoreiz mēs izdarījām bišķi savādāk. Teksts. Pieprasam uzrādīt 1922. gada 15. februāra pieņemto Latvijas Republikas satversmi, kura publicēta digitālajā vidē atsauce, lai pārliecinotos to patiesumu. Tas pats arī par likums par tiesu varu, kurš ir publicēts tikai likums LV, kurš pat nav Latvijas vēstniecībā publicēts. Tieši tas pats teiks, pieprasam uzrādīt 1992. gada 15. decembra pieņemto likums par tiesu varu, kurš publicēts digitālajā vidē, un tieši tas pats. Tak. Parādīsim, kā redziet, papīra augšā ir norādīts, ka šie paraksti ir derīgi tikai zem šī pieprasījuma, nekur citur. Tagad izstāstīsim to interesanto dzīvi. Kurš zina, kur tāda fotogrāfija atrodas? Šī fotogrāfija atrodas Satversmes tiesā. 2 gadus atpakaļ kāds no deputātiem jau deva jums zīmi. Atcerieties tādu. Tikai augšā tekstā viņš rakstīja, tas ir tiem zābakiem, kas meklē to Satversmes oriģinālu, ka reku ir Satversmes oriģināls, bet tā ir tikai bilde. Otrajā bildē viņš tieši tajā pašā dienā atzīmē jau apakšā, kas tāds ir. Ar pirkstu norādot, ka tā ir tikai kara invalīda izruka avīzes gabaliņš. Tūlītās parādīsim vēl vienu. Arī 2 gadi atpakaļ. Deputāts, tikai cits. Miķerevskis aizsūtīja savu biedru uz arhīvu, lai tas atrod Satversmes oriģinālu, tā kā viņu pacēla. Vienīgais, ko viņš atrada, šādu un ielika postā. Voilā, ko es atradu Satversmes oriģinālu. Vienīgais, viņš nepaskatījās, ka tā ir tāda maza grāmatiņa, kurai augšā ir uzrakstīts tikai projekts. Viņu arī toreiz nocenzēja. Pateica, ka nē, tas tikai projekts. Nu, tad parādīšu, kāds viņš lielākā izskatās. Tas tikai projekts. Kādēļ arhīvā nevar atrast un nevar atrast, kāpēc tāda oriģināla vispār nav? Puspabeigtas Satversmes ar 7 nodaļām. Tā nav vesela oriģināls, lai būtu ar 8. nodaļu. Pēc tam 93. gadā izstrādāja viņi to 8. nodaļu. Nu, vienīgais viens pa ceļam iztrūkst. Ja kādreiz tauta pilnvaroja Satversmes sapulci, lai viņi izstrādātu Satversmi, tās pilnvaras tikai darbojās Satversmes sapulci, ne uz ko citu. Tāpēc arī neatkarības deklarācija, augstākā padoma, ko pieņēma, pa ko arī Roberts minēja, 4. pants apturēja 1922. gada 15. februāra pieņemtās 7 nodaļas. Tas jebkurš var izlasīt, atvērt to neatkarības deklarāciju. Un 7. pants noteica izveidot komisiju, lai izstrādātu jaunu satversmi, kas atbilstu pašreizējiem politiskam, sociālam un ekonomiskam stāvoklim. Jo tāpēc, ka viņi jau zināja, ka 90. gados, kad satversme viņi ir jāatjauno, jāizveido. Bet es bišķi parunāšu vēl tālāk no 90. gadiem, kas notika. Rīgas juridisko augstskolu, tas ir, teiksim, viens no lielākajiem, teiksim, ietekmētājiem, jo pirmais līgums, kurš tika noslēgts Rīgas juridiskajā augstskolā, ir ar ko? Ar Sorosu fonds Latvija un ar Zviedriju. Tad nebrīnēties, ka 97. gadā uz Zviedriju, kad brauca,
pārbaudījuši. Pirmo naudu, ka braucu, kas finansēja 97. man liekas bija, jā. Nē, 91. gadā, oktobrī, kad trijatā Godmanis, Repša un es braucu uz Bakanku, kur notika gadskārtējais Pasaules banku un starptautisko valūtu fondu sanāksme. Mēs, protams, tur bijām tikai kā novērotāji. Toreiz mūsu braucienu apmaksāja Zviedrija. Kā redziet, pašiem naudiņa pat nepietika. Nezinu, kāpēc Zviedrijai bija jāatmaksā tas ceļš pakaļ jaunajam latiņam. Bet pēc tam, kad papētīju bišķi dziļāk, tad atrodu tādu smuku rakstu. Atvainojos. Tā, šo sarunu pamatā bija apziņa, ka Baltijas valstīm ir vajadzīga nevien ekonomisti, bet arī juristi ar rietumu eiropiskiem izglītības un zināšanām. Savā nozarē sarunā tika iesaistīta arī Sorosa fonds Latvija, kam rūpēja Baltijas juristu izglītība cilvēku tiesībās. Šeit sazīmējušu katru gadu no marta līdz februārim Rīgas juridiskajā augstskolā. Viņi katru gadu sēžās un gudri runā par cilvēku tiesībām. Kā jau Roberts pirmīt arī atzīmēja, tad īsumā jāuzjautā, kas ir tās cilvēku tiesības. Uzturēties šajā teritorijā un par to, ka viņi uzturās, par to viņiem visu mūžu maksāt. Tas klaužas, vai tas būs zemes nodoklis vai īpašuma nodoklis. Da vienalga, kas. Tās laika viņiem ir tās cilvēku tiesības. Viņu saprātā. Nu, kā jau arī cilvēku tiesas starptautiskā tiesu jomā 1997. gadā tika parakstīts Rīgas juridiskās augstskolas dibināšanas dokuments un ratificēts Zviedrijas un Latvijas starptautiskie līgums. Man īsumā arī ceļš ne tikai caur valsts vēstures arhīvu gāja, bet arī caur citu arhīvu bilde gadu atpakaļ, nepilnu gadu, pusgadu atpakaļ filmēt. Tā kā nācās arī citā arhīvā iepazīties ar darbiniecēm, pie kurām katru gadu saucamā Latvijas vēstures arhīvs brauc pārbaudīt, vai viņi pareizi iesien dokumentus, vai viņi pareizi noformē, vai pareizi viņus glabā, sargā. Bet tajā pašā laikā šīm darbiniecēm es parādīju, kādā stāvoklī tās satersmes stenogrammas ir. Šo lapus iedošu jums visiem apkārt, tad jūs varēsiet saprast, cik nopietna ir tā satversmes stenogramma un cik viņiem ir nopietna satversme. Jo visas satversmes stenogrammas ir vienkārši samestas mapēs, saķīpātas, sarakstītas. Nevienām no viņiem nav dokumentāla vērtība. Aizmirsīsim par parakstiem un iesietām un kaut kā nozīmogotām tām satversmes stenogrammām. Vienkārši samētātas lapiņas. Ja jau no valsts, saucamās valsts, paši svarīgākie dokumenti ir samētātas lapiņas, kuras varētu katru gadu mainīt, vienalga, ko likt iekšā un izdomāt kādu gribu stāstu, tad jūs variet nebrīnties uz to korupciju, kura nav sodāma. 2,5 gadu atpakaļ es Kariņam acīs pateicu, tu zini, ka nepastāv tāds satversmes oriģināli, un tu nekad nebūsi tiesāts. 2,5 gadu laikā neviena no opozīcijas, kurai pat tautu partijām nav pat pacentusies ietiesāt Kariņu tiesā. Diez kāpēc? Labi. Tagad es jums visiem lūkšu, kas vēlās parakstaties. Ar parakstiem vienīgais, ko mēs darīsim, pieprasīsim, lai viņi uzrāda to savu tiesiskumu, lai nerodās daudziem jautājumiem, kāpēc mēs dzīvojam netiesiskā valstī, kāpēc nav neviens korumpants tiesājams, un parakstīt tikai derēs uz šī viena. Tikai. Tagad paldies. Aicinu nākamo. Kā tev Kaspara māti? Kā tu rasādu, liekiešu kantori, satversmes aizsardzības birojs, viņš ko veltīja maizijāri. Jā. Viņš aizsargā. Satversmes aizsardzības birojām pēc būtības nav nekādas sadarbība ar satversmi. Satversmes aizsardzības birojas vienīgais, ko lemj, tas ir,
kam var ļaut valsts noslēpums. Diez, kas ir pa valsts noslēpumiem, jo, ja jau mēs dzīvojam visi valstī, tad jau no mums it kā nevajadzētu būt noslēpumi. Bet viens no tiem noslēpumiem ir arī tās atversmes neesamība. Nerunāsim tikai daudz, ko var pārbaudīt, arī par to valsts deklarāciju, ko minēja Roberts. Tādas arī neeksistē. Vienīgais, kas ir atrodams, tas ir sekretārīts parakstīts, kad ir ar oriģinālu atbilsti. Vairāk nekā.